Labdien! Daži vārdi par to, kā tiek muļķot vēlētāji uz pašvaldību vēlēšanām. Mums cenšas iestāstīt, ka nevajag balsot par dažādām partijām, izņemot tikai par to, kuru kandidāti nāk no tagadējās valdības koalīcijas. Un cenšas iestāstīt, ka tās katastrofas, kas ir piemeklējuši pēdējos 15-16 gados valsti, ekonomikas sagraušana, zaļais kurs, lēkāšana praidos, sadardzinātie valsts iepirkumi un 20 miljardu parādu, kurus taisās vēl palielināt, nav saistīti ar pašvaldību deputātiem. Sevišķi Rīgā, kur pašreiz valdošā koalīcija ir tieši no Jaunās vienotības un viņas satelīta partiju koalīcijas. Es domāju, ka katra balss, ko mēs atdosim kaut vai par vienu no šīs valdošās koalīcijas deputātiem, nozīmē to, ka mēs atbalstām 400,000 cilvēku, jeb darba spēka emigrāciju un turpmāko ekonomikas un valsts sabrukumu, kur dzimstība ir ievērojami mazāk par mirstību. Trešais saraksts, balsojiet par Rīgā Tautas zeme valstiskums mēra kandidātu Guntaru Vītolu.